Kāds ir iemesls tik izdevīgai cenai? Ražotājam absolūti vienalga, kādu stienīti saražot. Vai šajā iepakojumā būtu 1 unce, vai šajā iepakojumā ir 1 grams. Ražošanas izdevumi, jeb preses darbs un iepakošanas darbs un loģistika izmaksā gandrīz pat tikpat daudz kā 100-gramīgam stienītim, kā unces stienītim. Bet 1 grama stienītis akumulē sevī absolūti visus izdevumus, tāpēc nebrīnies, ja Šveices ražotājiem uzcenojums cenai, zelta pasaules cenai, ir ap 30% tik maza svara produktiem. Ar ko tad atšķirās Staveks? Vai tad viņu neražo? Ražo gan, bet šo stienīti ražo pēc Staveks pasūtījuma, un mēs esam speciāli taisījuši cenu aptauju. Ilgu laiku patērējam, lai nodrošinātu jums LBMA certificētu ražotāju, kurš atbilst absolūti visiem starptautiskiem parametriem attiecībā uz investīciju zeltu, taču nodrošinātu zemu cenu. Noteikuši arī šajā stienītī ar speciālo ierīci, zelta provi, viss atbilst, viss ir labi, ir visi certifikāti, un mēs esam mēģinājuši šos stieņus tirgot arī ārzemēs. Tad šim stienim ārzemēs piedāvās tikpat labu cenu kā šim vai nu šim. Līdz šim sapratām, ka kvalitātes ziņā visi 3 stieņi ir identiski, visi ir ražoti LBMA certificētajās rūpnīcās. Un tad visbiežāk, ja tu atnāksi ar vēlmi ieguldīt zeltā un pateiksi, lūdzu, iedodiet man Šveices Valkambī vai PAMP stienīšus, mēs visbiežāk atrunāsim, piekritīsim šādam tavam pirkumam tikai gadījumā, ja izvēlēsies šos produktus dāvināt un tev patiks vizuāli, piemēram, stienītes ar fortūnas attēlu, tad droši jādāvanai šādu var iegādāties. Investīcijai mēs vienmēr ieteiksim Taveks stienīšus. Un iemesls ir būtisks. Vienmēr ir jāvērtē starpību starp pirkšanu un pārdošanu. Tad šeit ir starpība, kas nav liela un ir 7%. Šim stienītim ir 2,5 reizes lielāka starpība, un PAMP stienītim ir 3 reizes lielāka starpība starp pirkšanu un pārdošanu. Tāpēc, investējot, domājam loģiski un pieņemam pārdomātus lēmumus. Ja vēlies ieguldīt ļoti nelielas summas, izvēlies Taveks stieņus.